Sveikas, mīļās, dārgās māmiņas! Paldies, kad esiet tik kuplā skaitā šodienas lekcijā. Bezmaksas lekcija, ko nodrošinām mēs, vecmātes no holistiskās vecmāšu prakses Femina. Mūsu atbalsta Eiropas Savienība, līdz ar to mēs spējam jums sniegt šo atbalstu, izglītojot sabiedrību. Esam certificēti mediķi, arī ar savu profesionālo pieredzi, daļai ar personīgo pieredzi arī padalīsimies ar jums. Un par lekcijas gaitu jūs droši varat uzdot jautājumus čatā, ja? Vai uzgaidīt lekcijas noslēgumu, ja? Un uzjautāt arī tā par apmalsi. Es jūs iepazīstināšu. Esmu Karina, prakses vadītāja, un šodienas lekciju vadīs mana labā roka, vecmāte Kristiāna, certificēta vecmāte, kas konsultē krūtzīdīšanas jautājumos un arī sniedz māmiņām, topošām jaunajām māmiņām holistiskās somatiskās prakses, kā masāžas atbrīvotās, kas atbrīvo ķermeni. Lūk, lekciju ierakstīšu. Es ceru, ka viss sanāks un tehnika nepievils, un arī nosūtīsim linku. Un, ja gadījumā varbūt kādai draudzenei būs nepieciešams šīs pamatzināšanas, tad droši jūs varēsiet arī padalīties ar linku tālāk. Jā, jo mūsu galvenais ir uzdevums, lai zināšanas, jā, kuras ir pārbaudītas, uz pētījumiem balstītas, tālāk paplatās sabiedrībā, jā, jo strādājam ar tādu sabiedrisko labklājības mērķi. Jā. Un, lūk, tātad došu vārdu Kristiānai, ja, un ja kas, protams, jau uzdodiet droši čatā vai uzskaidiet tad lekciju noslēgumu, kas apmēram ilgs 40-45 minūtes. Paldies, Karina. Mans vārds ir Kristiāna. Esmu certificēta vecmāte, darbojos uzņēmumā SIA Femina S. Tā, tūdaļ sakārtošu ekrānu. Tā. Par saturu, ko mēs šodien apskatīsim un izrunāsim. Runāsim par mātes pienu, tā sastāvu, par ieguvumiem mātei un mazulītim, par to, cik ilgi būtu jāzīda mazuli, pieskarsimies arī krūts anatomijai, par to, kā veidojas un izdalās mātes piens, cik reizes diennaktī, cik ilgi būtu jāzīda, parunāsim par satvērienu, zīdīšanas procesu, pozām, bērna svaru, kontrolas vēršanu, vēdera izeju, pieskarsimies arī medikamentiem un zīdīšanai, un ieskatīsimies arī tādās biežākajās problēmu situācijās gan no māmiņas, gan no mazuļa puses. Un tad arī noslēgumā par krūts zīdīšanas pabeigšanu. Par mātes pienu. Domāju, ka visas labi zinām, ka tas būs efektīvākais veids, kā nodrošināt mazulīšu veselību un uzturu, jo šeit ir tā privilēģija, ka tas vienmēr būs pieejams piemērotā konsistencē, piemērotā temperatūrā, piemērotā sastāvā. Un mātes piens nodrošina visu mazulim nepieciešamo enerģiju un uzturvielu daudzumu pirmajos 6 dzīves mēnešos. Kas tad notiek pēc šiem 6 mēnešiem? Mātes piens nekļūst sliktāks vai nevērtīgāks, gluži vienkārši pieaug mazuļa vajadzības. Un mātes piens nevar 100% nodrošināt visu minerālu vielu, vitamīnu, dzels nodrošinājumu mazulītim. Un tā statistika rāda, ka mātes pienu ekskluzīvi saņem mazāk kā puse mazuļu līdz 6 mēnešu vecumam. Un runājot par ieguvumiem, pirmā būs tā pati pieejamība, ko tikko jau pieminējām. Krūts zīdīšanai pamatā nav nepieciešami nekādi gadžeti, palīgierīces, pudelītes, pumpji, uzgaļi. Tas viss
pievienojas procesā pēc individuālas nepieciešamības un jāpatur prātā, ka ne vienmēr šīs visas palīgierīces būs vajadzīgas. Par potenciālu veselības risku mazināšanu šis konkrēti mātes veselības sakarā ir pierādīts, ka ar krūti zīdošām māmiņām ir mazāks risks dzīves laikā saskarties ar krūts vēzi. Tas tādēļ, ka vairāk kā 70% ir estrogēnu pozitīvi krūts vēži. Vienkāršā valodā tiem uz šūnu apvalka ir šie te estrogēnu receptori. Un hormons estrogēns ļauj šīm šūnām vairoties, dalīties, stimulē to augšanu. Tādā veidā arī, diemžēl, atbalsta šo te krūts vēža izplatību. Un zīdot ar krūti dominē hormons prolaktīns, kas samazina šo te estrogēnu sintēzi un tādā veidā arī pakļauj māmiņu mazākam estrogēnu fonam. Par financiāliem ieguvumiem, tas runājot par tām pašām palīgierīcēm, ka krūts pieniņš ir māmiņas ražots, tam nav nepieciešami nekādi piejaukumi, mākslīgie piena maisījumi, pudelītes, uzgaļi un tā tālāk. Un par saikni ar bērniņu šī būs tāds neaizstājams ieguvums, jo zīdīšanas laikā māmiņa barojot bērniņu arī laika gaitā izstrādā nosacījuma refleksu, kad jau jūtot bērniņu tuvumu, dzirdot viņu, jūtot viņa smaržu, māmiņai ķermenī lielākā daudzumā izstrādājas hormons oksitocīns, kas tad arī ļoti lielā mērā atbalsta zīdīšanu, atbalsta šo te laimes sajūtu, mīlestības sajūtu, saiknes izstrādāšanos ar bērniņu, un tas tātad arī neaizstājams ieguvums. Par ieguvumiem mazulim. Ir pierādīts, ka mazuļi, kuri ir tikuši zīdīti ar krūti, dzīves laikā uzrāda augstākus inteliģences rādītājus, un ir arī mazāka iespēja saskarties ar cukura regulācijas traucējumiem, piemēram, cukura diabētu, lieko svaru, jo bērniņiem ir agrīni nostabilizējusies mikroflora kuņģa zarnu traktā, nostabilizējusies imūnsistēmas darbība, tas tad arī sniedz šos te ieguvumus. Un efektīva pašregulācija, atrodoties pie krūts, bērniņš jūtot šo te māmiņas siltumu, māmiņas smaržu, viņš spēj labāk, efektīvāk veikt savus pašregulācijas procesus un būt mazāk trauksmains. Un interesants fakts, ka tieši izdzīvošanas instinkti ir pirmie, kas attīstās cilvēkam piedzimstot, un par cik mazuļa vienīgā spēja izteikt savu viedokli agrīni ir šī te raudāšana, tad tas vienkārši lielākoties signalizē par to, ka es nejūtu māmiņas tuvumu vai nejūtu tēta tuvumu, es nevaru paredzēt, kas notiks tālāk, tādēļ ir šī te raudāšana. Un savukārt jūtot māmiņas tuvumu, kas tātad agrīnā dzīves laikā bērniņam ir šī te zīdīšanas process, tas tad arī ļauj mazulītim to izmantot efektīvai pašregulācijai. Vai kādu būs tik drosmīga un vēlēsies man atbildēt, cik tad ilgi, kā jums šķiet, cik ilgi būtu jāzīda mazulīti? Tādā, piemēram, mēnešu, gadu griezumā varat arī ierakstīt čatiņā, varbūt, ja kāda vēlās izteikties. Droši rakstiet. Man ir precizējošs jautājums. Vienā zīdīšanas reizē? Vai? Nē, tas ir cik ilgi līdz kādam mazuļu vecumam. Nu, lūk, jau ir atbildes. Jā, ko mums tur labu raksta, Karīna, varbūt man varētu? Minimums 6 mēneši. Pusotras 2 gadi, bet ne kā ekskluzīva ēdināšana. Nu, burvīgi, jūs man esat māmiņas nākušas sagatavojušās. Vismaz 6 mēnešus. Jā, nu, burvīgi, šīs te abas atbildes pilnīgi noteikti arī bija precīzas un atbilstošas. Varam sākumā minimāli par definīciju, ka ekskluzīva krūts zīdīšana nozīmē, ka mazulīts uzturās saņem tikai un vienīgi mātes pienu, netiek pievienotas nekādas citas
papildus barības vielas, ne galda ēdienas, pat ne ūdens. Un Pasaules veselības organizācija par šo jautājumu saka, ka ekskluzīva zīdīšana būtu rekomendējama līdz 6 mēnešu vecumam, ko arī pieminējāt, un zīdīšanas turpināšana apvienojumā ar galda ēdienu būtu rekomendējama līdz bērna 2 gadu vecumam. Bet kā tad ir realitātē? Realitātē tas ir tikai un vienīgi māmiņas un mazuļu lēmums. Ne ģimenes locekļi, ne Pasaules veselības organizācijas, bet māmiņas un viņas bērniņa lēmums, atkarībā kāds tad ir šis jūsu ceļojums, kā tas jums ir veicies, vai nav kādas anatomiskas īpatnības, kas varbūt nav savienojams ar šo te krūts zīdīšanu. Tas tad paliek jūsu divu ziņā. Tā, par krūts anatomiju vēlos jums tādos vienkāršos vārdos ieskicēt. Bildītāji pa labi ir tāds palielināts attēls, tur ir redzamas šīs te krūts struktūriņas, un attēlā pa kreisi ir pietuvināts attēls, kas ir ar numuriņu 3 lielajā bildē. Vispār sievietes krūtis dzīves laikā ļoti krasi maina gan savu struktūru, gan lielumu, gan funkcijas, un pilnībā nobrieduši piena dziedzeri būs tieši grūtniecības laikā. Un varat redzēt, ka šī te bilde ar trīnieciņu, tā ir krūts daiva. Katrā krūtī ir aptuveni 15 līdz 20 šādas daivas, un katrā daivā 20 līdz 40 šādas te alveolas, kas ir bildītē pa kreisi. Pareizi terminā tās sauc par terminālajām vadu lobulārajām vienībām, bet, lai jums un man būtu vieglāk, mēs viņus tā nesauksim, mēs tās sauksim par alveolām. Varat redzēt bildītē šie te pūslīši, ja tā varētu teikt, no ārpuses tos aptver muskuļu šķiedru slānītis, zem tiem ir šūnas, kas sintizē pienu, un šajā te tukšajā dobumiņā attēlā piens uzkrājas, un pa gala vadu izvadās mazulītim zīžot, tātad mazulis no krūtsgala var izīst pieniņu. Par iepriekš pieminēto oksitocīnu, tas palīdz šīm te muskuļu šķiedru slānim veikt kontrakcijas, ritmiski sarauties, tādā veidā arī palīdzēt pieniņam izvadīties. Mātes piena veidošanās process ir tāds ļoti smalks hormonālās darbības process. Tas sākas galvas smadzenēs. Tālāk šie te signāli, ja tā varētu teikt, nonāk hipotalāmā, un pēc tam ar hipofīzes palīdzību, jeb iekšējās endokrīnās sekrecijas dziedzeri, tas nonāk tieši māmiņas asinsritē, un tad tālāk mērķa orgānos, kur tad šim hormonam tālāk ir jāveic savus darbiņš. Pirmais piens rodas jau 3. grūtniecības trimestrī, bet tā daba ir gudra, un tā ir parūpējusies par to, ka grūtniecības laikā, esot augstiem hormonu progesterona un estrogēna līmeņiem, tiek aizkavēta šī te pirmpiena izdalīšanās. Taču pēc dzemdībām, kad ir piedzimis gan bērniņš, gan piedzemdēta placenta, pirmo dienu laikā pēc dzemdībām šie te progesterona un estrogēna līmeņi strauji kritīsies, un vairāk netiks aizkavēta hormona prolaktīna ražošanās. Un šajā te prolaktīna ietekmē sāksies pilnvērtīgs pienu sintēzes process. Par izdalīšanos jau vairāk kārt pieminētais mīļais oksitocīns, kas rada muskuļu šķiedru kontrakcijas, ļauj pienam izdalīties, un nosacījuma refleksa rezultātā oksitocīns izdalīsies pastiprināti. Šeit vēlreiz uzsveru, kāpēc tik liela loma šim te mierpilnajam, klusajam, omulīgajam zīdīšanas procesam, jo tas palīdzēs šim te oksitocīnam raitāk ražoties, plūst un veikt savu darbību. Šajā slaidā runājot par cipariem, biežumiem, ilgumiem, primāri ļoti vēlos uzsvērt, ka šie visi skaitļi ir, lai dotu ieskatu, tie ir orientējoši, tos
nekādā gadījumā nevajadzētu uztvert par faktu. Tie ir vienkārši kā tādas ieskicētas vadlīnijas. Viena ēdienreize varētu ilgt no 10 līdz 45 minūtēm. Un pirmajās nedēļās pēc dzemdībām mazulītis interesi par krūti var izrādīt ļoti, ļoti bieži. Ik 1 stundu, ik 2 stundas, ik 3 stundas. Ko gan vajadzētu paturēt prātā, ka mazulīti būtu jāzīda vismaz 8 reizes diennaktī. Tas tad mums liek atgriezties pie tā, ka tie intervāli būtu vēlami ne garāki kā 3 stundas. Jo šajās te pirmajās dzīves dienās, nedēļās, šie te intervāli ir vitāli svarīgi, lai nodrošinātu mazulītim nepieciešamo spēku, enerģiju un lai nesāktos. Piemēram, mamņai var likties, ka mazulītis guļ ilgi, 5-6 stundas, bet viņš ir saguris un viņam jāļauj gulēt. To mēs varam pieļaut vēlāk, kad būs nostabilizējusies šī stabilā laktācija, bet mazuļa agrīnā dzīves sākumā būtu vēlams ieturēt šos te intervālus aptuveni garākais 3 stundas. Vienā ēdienreizē mazulītim var piedāvāt gan vienu, gan abas krūtis. Tas pilnīgi atkarīgs no jums, māmiņas. Šeit pieslēdzās tāda smalka lieta kā māmiņas intuīcija, tas, ko māmiņa novēro. Ja mazulītis šķietami ir pilnvērtīgi paēdis no vienas krūts, nav nepieciešams obligāti dot viņam arī otru krūti, bet ja šķiet, ka varbūt ēdienreiz nav bijusi pilnvērtīga vai ka mazulītis ir ieguvis mazāk piena vai viņš izrāda tādu kreņķi vai trauksmi, tad varat noteikti piedāvāt arī otru krūti. Kas ir mums tāda zelta panākuma atslēga? Katru ēdienreizi ļauj noslēgt mazulim, sagaidot brīdi, kad viņš pats izrādīs vēlmi tātad noslēgt, beigt šo te konkrēto zīdīšanas reizi. Viņš atlaidīs krūti vai vienkārši novērsīsies no tās, jo sākumā pirmais pieniņš, ko mazulītis iegūst no krūts, ir šķidraks. Tas ļaus mazulim vairāk remdēt slāpes, savukārt ilgāk un pilnvērtīgāk zīžot, pieniņš plūdīs traknāks, kas ļaus remdēt mazuļu izsalkumu. Un par to, kā tad ir reālajā dzīvē, bieži vien jau tas mazulītis pie krūts vienkārši aizmigs, jo viņam šī ir ne tikai ēdienreize, bet arī vismīļākā un visdrošākā vieta. Viņš jūtas umulīgi, viņš jūtas mierīgi, un viņam bieži vien gribās pačučēt. Ja mazulis ātri vien aizmieg pie krūts, mēs varam viņu pastimulēt, paglaudot vaidziņu. Tas būs virzienā no auss uz mutes kaktiņu, vai arī viegli pastimulēt mazuļa zodiņu. Tas vienkārši mazulītim palīdzēs automātiski atsākt šīs te zīšanas kustības. Runājot par satvērienu. Satvēriens tātad būs mums tāda primāra panākuma atslēga veiksmīgai krūts zīdīšanai, ļoti lielā mērā domājot arī par māmiņas veselību un komfortu un par to, lai šīs te krūtis neciestu. Ņemšu tā kā savus palīgu līdzekļus, ceru, ka jūs tos labi redzēsiet. Runājot par pareizu satvērienu, jūs redzat, ka pirmajā bildītē ir attēlots šis te atbilstošais satvēriens, bet otrajā bildītē tas nebūs īsti piemērots. Visticamāk rezultēsies ar traumatismu tieši māmiņai. Pareiza satvēriena gadījumā mazuļa mutīte ir plaši atvērta un lūpiņas ir vērstas uz ārpusīti pret māmiņas krūti un ir nosegta lielākā daļa areolas, jeb tumšā pigmentētā krūtsgala daļa, un zodiņš ir piespiests pie mātes krūts. Māmiņa noteikti arī varēs sajust, ka izveidojas tāds kā vakuumiņš, kā tāda vilkme, un ka krūtsgals piekļaujas mazulīša augslējām mazuļa zīšanas laikā. Ja mazulītis būs sakniebis lūpiņas un karāsies krūtsgalā, tas būs ļoti sāpīgi un nepatīkami, un visticamāk arī varētu radīt kādas problēmas situācijas zīdīšanai uz nākotni. Kad mazulītim ir pareizs un efektīvs satvēriens, tad arī varēsiet novērot, ka kustās žoklītis un auss ļipiņa, kad mazulītis zīž un norī. Ja mazulis zīšanas laikā izpauž kādas skaņas vai
vai nedaudz rāda savu balstiņu, vai nedaudz pagaudo, vai aprunājās ar jums zīdīšanas laikā. Tas ir absolūti normāli, no kā mums vajadzētu izvairīties vai pavērot šo te satvērienu. Tas būtu, ja mazulītis daudz un skaļi čāpstina, tad iespējams viņam neizdodas pilnvērtīgi satvert šo te krūtsgalu. Tad varat vienkārši pasakot pievērst uzmanību tuvāk, kā mazulītis satver šo te krūti. Kā jau pieminēju, tad sākotnēji mazulītis nespēja diferencēt savas vajadzības. Viņam izteikti darbojas izdzīvošanas instinkts. Un šajā sakarā, kāpēc tas ir svarīgi, zīdīšanas reizi būtu vēlams uzsākt meistarīgi noķerot to brīdi, kad mazulītis sāk lēnām mosties, rosīties, knosīties, varbūt pačāpstināt lūpiņas, jo, ja mazulim būs iespēja pamosties, varbūt savā gultiņā vienam pašam, māmiņa vai tētis ir blakus istabā, viņš sāks domāt, kur es atrodos, kur ir mani vecāki, kas ar mani notiksies. Šī neparedzamība var likt mazulītim sākt šo te raudāšanu, kas var likt viņam straujāk elpot, elsot, klepot. Un tas viss mums apgrūtinās šo te krūts zīdīšanas reizes uzsākšanu. Tādēļ vēlams noķert šo te momentu, kamēr mazulītis ir omulīgs un vēl nav paspējis sakraņķēties. Par atraudziņu. Man šķiet, tas tāds ļoti aktuāls jautājums, un cik es esmu redzējis, literatūra arī ļoti naski šī te informācija mainās par to, vai šī atraudziņa ir jāsagaida, nav jāsagaida. Pēc jaunākās informācijas tā absolūti nav obligāta prasība no jaundzimušā, bet šis arī būs tas moments, kur jūs skatāties, kas strādā jums. Ja tas ļauj efektīvāk, ilgāk, pilnvērtīgāk zīdīt, noteikti varam ņemt pauzīti, sagaidīt atraudziņu. Ja mazulis neizrāda vēlmi, neizrāda nekādu diskomfortu, tad nav nepieciešams kraņķēties, turēt mazulīti vertikāli, ilgstoši un gaidīt šo te atraudziņu. Ko pieminēšu un uzsveršu vairāk kārt, tad atraudziņai nav tiešas saistības ar piena atgrūšanu vai kolikām. Un šo te stabilo laktāciju māmiņai varētu gaidīt ap mazuļa 3 mēnešu vecumu. Šeit jau arī iespējams ieskicēsies kaut kādas mazuļa preferences, cik ilgi viņš vēlas zīdīt, kādā pozā viņš vēlas zīdīt, to regularitāti un ilgumu, tad iespējams varēs sākt novērot ap šo 3 mēnešu vecumu. Par zīdīšanas pozām. Pastāstīšu jums par tādām pāris populārākajām. Tāda primārā būs tā sauktā bioloģiskā, jeb fizioloģiskā poza. Pirmais pamatnosacījums, ko redzēsiet katrā aprakstā, pirmā ir māmiņas ērtība. Māmiņa atrodas pusguļas stāvoklī, vienmēr ar labi atbalstītu muguru un galvu. Un šajā gadījumā bioloģiskajā pozā mazulītis atrodas ar vēderu pret māmiņas vēderu. Svarīgi skatīties, lai mazuļa austiņa, plecs un gurns būtu vienā asī, lai tas neapgrūtinātu rīšanu. Un mazuļa ķermenis ir vienmērīgi atbalstīts ar mammas roku, zodiņš piekļauts krūtī. Augšējā bildītē pa labi ir redzams krusteniskais šūpuļu satvēriens. Tas būs piemērotāks jaunākiem, mazākiem bērniņiem, tādēļ, ka šajā pozā māmiņa sēž ērtā pozā ar atbalstītu galvu un muguru, un jūs redzat, ka māmiņas roka palīdz balstīt mazuļa galvu, kas mazākiem bērniņiem, kuriem vēl nav attīstījušās savas preferences par pozām un satvērienu un visu pārējo, tas ļaus mazulītim vieglāk aizstūrēt, piekļūt krūtī īstajā vietā. Māmiņa palīdzēs virzīt mazuļa galvu. Mazuļa galva, mugura un dubsītis tiek vienmērīgi balstīts ar mammas roku, vēders pret vēderu, zodiņš pie krūts. Par spilveniem, sagām, sarulētiem dvielīšiem, komfortam lūdzu lieciet aiz auss.
ka, ja tos izmanto, tad tie vienmēr būs zem māmiņas rokas. Jūs varat pamēģināt pielikt sev plaukstu pie pakauša, stipri uzspiest tādu spiedienu un pamēģināt norīt siekals. To izdarīt ir diezgan grūti, jo radot spiedienu uz pakausi, veidojas tonus, kas mazulītim apgrūtinās rīšanu. Tāpēc, ja izvēlaties spilventiņu, tad vienmērīgi balstat to zem māmiņas rokas, un tādā veidā māmiņa, balstot mazuli, izlīdzinās šo te spiedienu. Šūpuļas atvēriens apakšējā bildīte. Te redzat, ka bērniņš jau ir nedaudz lielāks un jau drosmīgi atrodas ar galvu māmiņas elkoņa locītavā. Tas jau no mazuļa prasa koordināciju. Māmiņa atrodas sēdus pozā ar atbalstītu galvu un muguru, un mazulis guļ māmiņas rokā, un ir arī vienmērīgi atbalstīts ķermenis. Vēders pret vēderu, sodiņš piekļauts krūtī. Atgādinu, ka spilvens komfortam zem māmiņas rokas. Futbola bumbas satvēriens, tas būs mazulītim atrodoties ar sāniņu pret māmu. Tas būs piemērots, piemēram, pēc ķeizargrieziena operācijām, pēc tvīņu dzemdībām, kā arī māmiņām ar kuplākām krūtīm, jo, piemēram, pēc ķeizara šajā gadījumā nenotiks spiediens rētas rajonā. Pēc tvīņu dzemdībām būs iespēja šādā pozā vienlaicīgi zīdīt abus bērniņus, un tas pats arī vienkārši ērtāk ar lielāku krūšu izmēru. Māmiņa atrodas sēdus ar labi atbalstītu galvu un muguru. Mazulītis atrodas ar vēderu pret māmas sānu, un kājiņas viņam ir vērstas uz atzveltnes pusi. Tiek balstīta vienmērīga mazuļa galva, lāpstiņas, dubsītis. Un spilvens komfortam arī šajā gadījumā zem māmiņas rokas, ne zem mazuļa galviņas. Zīdīšana stāvot kājās būs piemērota dodoties ārpus mājas, bet šeit ir tāds mīnusiņš, ka smaguma centrs noteikti būs mazuļa galviņa. Un, ko tas nozīmē mammai, ka tā vienmēr būs piespiedu poza. Un šeit visticamāk tā nebūs primārā doma, bet to jāmēģina paturēt prātā, ka māmiņai jāpadomā par savu komfortu, par to, lai pleci nebūtu uzrauti, lai tas nebūtu ļoti liels sloks muskuļiem un locītavām, un jāmēģina sev atgādināt, nolaist šos te pleciņus. Mazulis atrodas cieši ar savu vēderu pie mammas vēdera, un viņa galviņa mammas elkoņa locītavā. Ja mazulītis ir jau lielāks, viņu noteikti var balstīt ar abām rokām, lielākai stabilitātei. Un, tad ar otru roku mazulītis atver starp kājām pretējā krustveida virzienā. Par zīdīšanu guļot uz sāna, tā mums noteikti būs piemērota nakts stundās, bet ar tādu domu, ka mazulis pamostās no miega, tiek paņemts no savas gultiņas, noguldīts blakus māmiņai, iespējams tumšos mierīgos apstākļos, un pēc tam iespējams atgriezties šajā naktsmierā. Māmiņa guļ uz sāna, mazulis guļ blakus, vēders pret vēderu, bet šeit būtu ļoti svarīgi apzināties, ka vienmēr ir jāpārliecinās par drošiem kopā gulēšanas apstākļiem. Pirmkārt, lai mazulim nebūtu iespēja izkrist no gultas, un otrkārt vienmēr jādomā par nosmakšanas riskiem, lai nebūtu nekādu lieku mantu, segu, drēbju, spilvenu, lupatiņu, mantiņu. Maksimāli, jo mazāk lietas ir apkārt mazulītim, jo tas būs drošāk. Un par bērna svaru runājot, atgādināšu, ka šie te visi cipari ir tikai ar orientējošu nozīmi. Sākumā pēc dzimšanas mazuļi saskaras ar fizioloģisku svara zudumu, tā ir norma. Tas nozīmē, ka mazulis pēc piedzimšanas optimāli zaudē līdz 10% no sava svara, ar kuru viņš ir piedzimis, un pakāpeniski to atgūst 10 dienu līdz 2 nedēļu laikā. Tādi vidējie izteiktie mēri
Pirmajā pusgadā mazulim ir pieņemšanās svarā par 125 līdz 500 gramiem nedēļā, bet tas pilnīgi noteikti nenozīmē, ka tie katru nedēļu vai, nezinu, katru mēnesi būs tieši 100 vai 500 grami. Tā tas nebūtu. Nav, tie cipari ļoti varēs. Pirmajos 2-3 mēnešos svara pieaugums sasniedz vidēji 245 gramus nedēļā. No 3 līdz 12 mēnešu vecumam šis temps, ar kādu pieaug svars, pakāpeniski samazināsies, un vidēji pusgada vecumā mazuļa svars, ar kādu viņš piedzima, būs dubultojies, un ap gada vecumu svars būs pieaudzis 2,5 līdz 3 reizes salīdzinot ar dzimšanas svaru. Par kontrols vēršanu. Tas mums tāds varbūt nedaudz nervus kutinošs jautājums, kas nereti arī, diemžēl, rada lieku trauksmi un šaubas jaunajiem vecākiem. Iespējams, tādēļ, ka rodas kļūdains priekšstats par patieso situāciju. Ja šī kontrolas vēršana ir nepieciešama, ja ir aizdomas, ka mazulītis varbūt neuzņem pietiekami daudz piena vai ir šaubas par šo te satvērienu vai piena plūsmu, un jūs izvēlaties, vai jums dakteris iesaka, ka ir nepieciešama šī svēršana, tad bērniņus var pirms un pēc katras ēdienreizes 24 stundu laika periodā. Šos mērus vienmēr pierakstam, jo galvā tie noteikti nepaturēsies, un mazuli vienmēr sver, ievērojot vienus apstākļus. Sver izģērbtu uz elektroniskajiem svariem, un beigās, kā jau minēju, mērus pieraksta. Kas ir svarīgi izpratnēji, kur varbūt arī rodas šie pārpratumi, ka apēstā piena daudzums neliek vienādības zīmi ar uzņemtā svara daudzumu mazulim. Jo kas notiek dzīvē, mazulītis zīž, viņš uzņem kaut kādu konkrētu daudzumu piena, bet daļu viņš patērē augšanas enerģijā, daļa iztvaiko caur mazuļa ādu, daļa izvadās ar urīnu un defekāciju, tā kā nav tā, ka uzņemtais pieniņš pāriet tieši tādos pašos gramos svara pieaugumā. Šo te svara pieaugumu vērtē aprēķinot šo te starpību nedēļas laikā. Tātad skatoties pašu pirmo svēršanas reizi ar pēdējo svēršanas reizi nedēļas laikā. Par urinēšanu un vēderizēju runājot, piedāvāju jums tādu ļoti vienkāršu un praktisku triku, kas attiecās uz pirmajām dienām, kad arī būs vissvarīgāk pavērot, kā tad notiek šī urinēšana un vēdera izēja. Tas būs cik dienas, tik slapjas autiņbiksītes. Piemēram, pirmajā dienā 1, otrajā 2, trešajā 3. Vismaz 1, 2, 3. Un pēc 5. dienas jau tas pāriet principā, ka vismaz 6 un vairāk. Bet uz ko arī vēlos vērst uzmanību, ka iespējams jūs pamanīsiet vienas slapjas autiņbiksītes, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mazulis ir urinājis tikai vienu reizīti. Iespējams, tās ir bijušas jau 1, 2, 3, 4 urinēšanas reizes, un viss ir absolūtā kārtībā, notiek raiti un tā kā tam jānotiek. Par vēdera izeju. Pirmā mazuļa vēdera izeja pēc dzemdībām tiek saukta par mekoniju. Pirmreizējiem vecākiem tas iespējams varētu būt mulsinoši, bet lūdzu paturiet prātā, ka konsistence mekonijam ir ļoti saudabīga, lipīga, ķēpīga, ļoti tumšas nokrāsas, un tā ir absolūta norma. Mekonijam būtu jāizdalās pirmo 24 līdz 48 stundu laikā. Kādēļ šāds te ierobežojums? Tādēļ, ka tas liecinās par efektīvu krūts zīdīšanu. Ja mazulītis efektīvi zīda, tad pirmpiens satur šo te laksatīvo efektu, un tas ļaus izvadīties šim te mekonijam pilnvērtīgi. Kas notiek pēc mekonija? Šeit atkal informācija ļoti varijē. Tāpēc, ka varijē arī mazuļu kuņģu zarnu trakta darbība. Aptuveni līdz 6 nedēļu vecumam būtu jāsagaida vismaz 3 vēdera izējas dienā, bet reālajā dzīvē
Tas nereti būs defekācija pēc katras ēdienreizes. Un pēc 6 nedēļu vecuma vēdera izejas biežums iespējams samazināsies, bet galvenais, ko ņemt vērā, ka vēdera izejai jābūt mīkstas konsistences un jāvēro, ka nekas neliecina mazulim par diskomfortu. Un interesants fakts arī, ka no krūts piena nekad neveidojas aizcietējumi. Par medikamentiem un zīdīšanu vēlos jums ieteikt mājaslapu, kas man pašai šķiet ļoti efektīva, saprotama un jauka. Tā saucās e-laktancija. Šeit jūs redzat tajā zilajā ekrāna uzņēmumā, iespējams meklētājā rakstīt vielas, aktīvās vielas nosaukumu, kas ir svarīgi, piemēram, ja jūs interesē, vai var lietot ibumetīnu, jūs nerakstat šo te firmas nosaukumu, bet aktīvo vielu. Tā vienmēr medikamentam ir norādīta uz iepakojumu, šajā gadījumā tas būs ibuprofens. Ja, piemēram, jūs ir piemeklējušas herpes, šajā gadījumā ierakstīju meklētājā aciklovīru, jūs rakstat šo te aktīvo vielu. Mājaslapā ir norādīts, ja nemaldos, zaļš, dzeltens un sarkans iekrāsojums, un tādā veidā tas arī norāda, vai šis te komponents ir savienojams, nav savienojams, vai ir nepieciešams ievērot kādus īpašus apstākļus, lietojot šo te medikamentu savienojumu ar krūts zīdīšanu. Ko var ievērot vienmēr tādā standartā, kas nenāks par ļaunu, ka lietojot jebkurus medikamentus, optimālākais laiks būtu uzreiz pēc zīdīšanas, jo tad šis te intervāls līdz nākamajai zīdīšanas reizei būs lielāks, tātad šis te zāļu pussabrukšanas periods būs sniegts garāks, vienkārši būs lielāka iespēja, ka mazāka koncentrācija tiks nodota bērniņam. Un esam nonākuši līdz biežākajām problēmu situācijām. Sāksim ar mazulīti. Par žagošanos. Tā ir pavisam normāla parādība. Iespējams, tas var sākotnēji mulsināt, ka tā var piemeklēt visai bieži, bet kā lielākā daļa šo te saukto problēmu situāciju, tas ir vienkārši uz anatomisku īpatnību pamata. Kas notiek? Mazulītis ir paēdis, iespējams, ir bijusi ļoti strauja piena plūsma no mātes krūts, varbūt krūtis ir ļoti labi piepildījušās ar pieniņu, strūkla ir spēcīga, mazulītis strauji rī un uzņem ar pieniņu arī lieku gaisu. Šajā gadījumā tiks kairināta diafragma, šis te gaiss strauji virzīsies augšup, noslēgsies balsene un vienkārši mazulītis izdvesīs skaņu, kas tad mums ir šī te žagošanās. Ko darīt šajā sakarā? Ja vēlaties sniegt papildus komfortu bērniņam, zīdīšanas laikā var izvēlēties nedaudz vertikālākas pozas. Ja nepieciešams ieturēt pauzītes zīdīšanas laikā, šeit atkārtošos arī par svarīgo mirkli, kas ir zīdīšanas uzsākšana pirms raudāšanas. Un atraudziņa nav obligāta, bet ja tas palīdz šajā sakarā, tad droši ieviešam šādu rutīnu. Par piena atgrūšanu, jeb piena atpakaļ plūsmu pēc ēšanas. Arī šī konkrētos gadījumos tiek uzskatīta par fizioloģisku parādību, jeb normu, arī anatomisku īpatnību un funkcionālu nenobriedumu dēļ. Kādos gadījumos tā ir norma? Līdz 12 mēnešu vecumam, ja tas notiek dažas reizes dienā, mazulis neizrāda īpašu nepārprotamu diskomfortu, ir pietiekama svara dinamika un nav novērojami kādi papildus problemātiski momenti, piemēram, elpošanas, ēdināšanas grūtības. Tā nav norma, ja novērojat, ka mazulītim ir nepietiekama svara dinamika, pievienojas šie te citi traucējumi, vai šī vemšana notiek ar ļoti intensīvu strūklu, iespējams mainītu krāsu, temperatūru paaugstinātu vai krampjiem. Par piena atgrūšanu vēl vēlos pieminēt, kas tad notiek ar tām nenobriedumu un tām anatomiskajām īpatnībām. Tikai 1/3 no kustībām kuņģa zarnu traktā ir koordinēta.
jaundzimušajiem. Tas nozīmē, ka šis slēdzējs sfinkteris no kuņģa saturu ļauj atgrūst atpakaļ, jo tas haotiski atslābinās, noslēdzās, atslābinās, noslēdzās. Brīžiem viņš neīstajā brīdī atslābinās un tātad pieļauj šo te piena atpakaļ plūsmu. Par kolikām. Tas tāds diezgan aktuāls un sasāpējis jautājums diezgan lielai daļai vecāku. Statistika rāda, ka tie ir aptuveni 20% jaundzimušo un zīdaiņu, kurus skar šīs te kolikas, bet tāds viens konkrēts pamatcēlonis vēl joprojām nav noteikts un zināms, nav definēts. Visbiežāk tās rodas 2., 3. dzīves nedēļā, ir labdabīgs stāvoklis, un tās sasniedz savu pīķi, jeb maksimumu ap 6 nedēļu vecumu. Iespējams, varētu sākt mazināties 12 nedēļu vecumā. Šīs te kolikas raksturo pastāvīga un nemierināma raudāšana. Tā nav raudāšana, kad mazulītis vēlas vienkārši māmiņas tuvumu vai uzsākt krūtzīdīšanu. Tā būs tāda intensīva un reizēm tāda neizdibināma, varbūt sabiedējoša vecākiem. Tās nav tieši saistītas ar šo te nesagaidīto atraudziņu, ko iepriekš jau pieminēju. Šī situācija rodas tādēļ, ka vienkāršos vārdos bērna zarnas aug ļoti strauji, bet šis te barkstiņu epitēlijs, kas izklāj iekšpusi zarniņām, tik strauji gluži vienkārši netiek līdzi. Tādēļ arī rodas šis te diskomforts mazulītim, jo barības vielas vēl nespēja pilnvērtīgi tikt sagramotas. Lai atvieglotu, šeit nāk talkā atkal māmiņas instinkti, kas tajā brīdī liekas piemēroti, to varat piedāvāt mazulītim. Piemēram, māmiņa vai tētis var izmantot āda kontaktu, tātad noģērbjoties skaili, noģērbjot mazulīti, varat apsekties ar sedziņu, bet piedāvāt šo te āda kontaktu, vienkārši mazulīti mīļi paglaudīt, aprunāties, varbūt maigi pakustināt kājiņas, vienkārši ļaut mazulītim nomierināties. Un par situācijām, kas visbiežāk skar māmiņu, vēlos, lai jūs liekat aiz auss, ka ir ļoti būtiski apzināties, atpazīt šādas situācijas, bet tas nebūtu nenozīmē, ka jums visām ir nepieciešams iegādāties visus iespējamos palīgu līdzekļus. Es teiktu, ka pirms dzemdībām nav nozīmes iegādāties visus uzgaļus, pumpjus, kādus citus atribūtus, varbūt, ko varat iedomāties, jo tiem arī specifikas, izmēri un dažādas nianses atšķirās, un nevajag skriet laikam pa priekšu un mēģināt iegādāties kaut ko, kas jums iespējams nemaz nebūs vajadzīgs vai neatbildīs pēc izmēra vai pēc funkcijas. Pirms laika neiepērkam visus palīgu materiālus. Jo, piemēram, plakani vai ievilkti krūtsgali bieži vien būs tikai vizuāls defekts, kas var māmiņai likties problēma situācija, bet realitātē tas zīdīšanai nemaz netraucē. Ja nepieciešams, krūtsgalu varat satvert starp ikšķīti un rādītāju pirkstu un primitīvi paveidot formējošas kustības. Varat arī palīdzēt mazulītim satvert, piedāvājot kā tādu sendviču šo te krūtsgalu, lai viņam būtu vieglāk satvert, un sākot zīšanu, tas palīdzēs krūtsgalam formēties, vairāk izteiktāku formu ieņemt uz ārpusīti, un šī te problēma arī būs atrisināta. Ja tomēr neizdodas satvert, šis ir gadījums, kur varat minimāli atslaukt pieniņu, bet tik minimāli, lai tā doma būtu, ka tas palīdz mazulim satvert krūtsgalu. Ne tādēļ, lai atslauktu pieniņu, dotu no pudelītes, bet vienkārši, lai palīdzētu mazulim uzsākt šo te satveršanu. Par saplēsājušiem krūtsgaliem šeit tāda zelta atslēga būs gaisa peldes jeb sausums. Šis ir arī svarīgi, kādēļ mazulītim mēs neļaujam gulēt pie krūts zīdīšanas laikā. Zīdīšanas laikā mazulītim jābūt nomodā, jāveic zīšana.
Un, kad mazulīts aizmieg, noslēdz ēdienreizi, pārvietojam mazu gultiņā. Jo, esot šajā te siltumā, mitrumā, tas būs ļoti, ļoti lieliska vide, kur veidoties šiem te traumētajiem, saplēsājušiem krūtsgaliem. Mēģinam krūtis ilgstoši neturēt ar kādu sintētisku samitrinātu audumu, kas no pieniņa iespējams būs saslapinājies, vai šie te paši krūšu ieliktnīši. To visu mēs vēlams regulāri mainam, ja nepieciešams, un turam krūtis sausumā. Pēc ēdināšanas, ja ir jūtams kāds diskomforts vai aizdomas par plaisājumu aizsākšanos, krūtsgalam iespējams apsmērēt šo te pašu pilīti krūts piena. Tas palīdzēs šim te ādas reģenerācijas procesam, un varam pievienot arī jebkuru lanolīna ziedi, piemēram, purelanu. Tā būs tāda, ko es pat arī šķiet visbiežāk esmu aptieku plauktos redzējusi. Tā pirms zīdīšanas nav jānomazgā un ir droša un savienojuma ar krūtu zīdīšanu. Par piebriedušām krūtīm šeit mēs izšķiram vairākus variantus. Ja piens tek un nav pievienojusies paaugstināta temperatūra, tad šo mēs varam uzskatīt par normu. Un kas ir ļoti, ļoti svarīgi, nedomājiet, ka visu laiku šīs pieniņš ir jāatslauc, kas būtu tāds varbūt pirmais instinkts, ka tas atvieglos situāciju. Šeit jūs iebrauksiet vēl lielākā un dziļākā problēmā, jo gluži vienkārši pieprasījums ir piedāvājums. Ja jūs stimulēsiet pieprasījumu, piedāvājums kļūs vēl lielāks, krūtis piebriedīs vēl vairāk. Ko mēs šajā gadījumā daram? Mēs vienkārši ļoti regulāri turpinam zīdīt bērniņu un ļaut vienmērīgi krūtīm iztukšoties. Ja krūtis ir piebriedušas un ir pievienojusies arī paaugstināta temperatūra un iespējams ir novērojams, ka piens netek tik efektīvi, tā tiek saukta par piena stāzi. Šajā gadījumā ir jānovērš tūska, jāveic limfodrenāža, un to dara pirms un pēc zīdīšanas. Lieku uzsvaru uz vārdu maigi. Nekādā gadījumā pēc santāvu metodēm nemēģinām spaidīt krūti līdz zilumiem, mēģināt šo te plūsmu atjaunot ar kaut kādu neadekvāti spēcīgu spiedienu. Tas varētu veidot ļoti lielu audu traumatizāciju. Maigi veic krūts masāžu, krūti izvingrinot. Ieteikšu arī jums, ka šī te krūts vingrošana ir ļoti jauki materiāli speciālistei Maija Bolman. Viņai ir arī dažādi atsevišķi jauki, viegli saprotami video par to, kā tad šo te krūti var izvingrināt. Pirmais, ko mēs varam darīt, satvert krūti starp abām plaukstiņām un vienkārši maigi izkustināt uz augšu, uz leju, uz abām pusītēm un izrulēt. Tas mums nodrošinās šo te fluīdu kustības stimulāciju, ļoti maigu limfodrenāžiņu, un arī pēc tam sakļaut pirkstus tādā kā puķītē un pamainot spiediena vietu, piespiest un pāris sekundītes paturēt krūtsgalu. Un vēl no limfodrenāžas elementiem vienmērīgi turot krūti, viņu iestiept uz sāniņiem, uz lielajiem limfmezgliem, uz padusītes pusi, un arī paturēt pāris sekundes un pamainīt šo te plaukstu lokalizāciju. Par piena sastrēgumu to iespējams atpazīt kā lokāli cietu bumbuli, kas šajā gadījumā arī nospiež piena vadu. Un viens no tādiem vienkāršiem risinājumiem būtu padomāt par cēloni. Iespējams, mazulis zīžot visu laiku ar zodiņu rada spiedienu vienā krūts vietā. Piemēram, ja šī ir tā apakšpusīte un šeit rodas sastrēgums, tad gluži vienkārši varat piedomāt par nelielu pozu variāciju zīdīšanas laikā. Vai arī iespējams māmiņa guļ uz vēdera, kas arī var radīt šo te nospiedumu. Tātad padomājam par cēloni, un arī šajā gadījumā pilnīgi noteikti nekaitēs krūts masāža, iespējams arī dziļāka krūšu muskuļu izstaipīšana, un varam pievienot vēsumu. To pašu veco labo vēso kāposta lapiņu no leduskapja.
Šajā gadījumā būtu ļoti svarīgi nelietot sildošas kompreses. Tas iespējams varētu justies kā komfortabls variants, bet no kā mēs ļoti vēlamies izvairīties, ka tiktu stimulēta šī te vide, lai izveidotos absces, jeb strūtu pildīts pūslītes krūtī. Būtu jāatcerās, ka nevajag gaidīt ilgāk kā 3 dienas. Ja veicot šīs te regulārās masāžiņas, vēsās kompreses, turpinot barot, simptomi nemazinās, tad būtu vēlams doties pie ārsta un negaidīt ilgāk par 3 dienām. Mastīta gadījumā tas būs dziedzeru iekaisums. Tas var rasties neatrisināta piena sastrēguma vai arī bakteriāla fona ietekmē. Šajā gadījumā būs novērojams sāpes, apsārtums, tūska, arī paaugstināta temperatūra, trakākos gadījumos iespējams arī drudzis. Šī tad mums būs situācija, kas prasīs antibakteriālu terapiju, bet paralēli tai mēs arī turpinam pieminēto krūts masāžu, vēsumu un regulāru barošanu. Un absces tad mums ir tas galējais nevēlamais notikums, kas ir šis te strutu sakopojums. Tam būs skaidra lokalizācija, arī raksturo parasti to ar asām sāpēm. Šajā gadījumā būtu svarīgi iespēja robežās, ja jums ir iespēja dabūt rokā, atrast, pierakstīties tieši pie mamologa uz šo te drenēšanu, jeb strutu likvidēšanu. To būtu ļoti vēlams darīt tieši pie ārsta, kurš specializējas krūts un tās audu jautājumos, jo, piemēram, ja situācija progresē ļoti strauji, jums ir jādodās uz uzņemšanu, ļoti iespējams šis ķirurgs nebūs specializējies tieši uz krūts jautājumiem. Tas iespējams varētu radīt kādu audu traumatismu, bet, protams, nevienmēr tas tā būs, bet, ja ir iespēja, tad vēlams pie mamologa. Bērniņu arī šajā gadījumā drīkst un vajag turpināt barot, mazulim šīs absces netraucē. Un esam nonākuši arī līdz krūts zīdīšanas pabeigšanai. Ko šajā sakarā vēlos jums sirsnīgi ieteikt, tas būtu pārtraukt šo te krūts zīdīšanas ceļu mierpilni, tā lai gan jums, gan mazulītim tas neradītu nekādas trauksmainas izjūtas, klausīties savās sajūtās un iepazīstināt bērnu ar izmaiņām, darīt to dienas laikā, darīt to apzināti, netraumējot bērnu ar sabojātu asociāciju krūtī, jo šajā gadījumā viss mazuļa agrīnais dzīves sākums ir saistīts ar to, ka drošākā vieta ir pie māmiņas, tā krūts viņam ir tāds kā atbalsts, ērtības, iedrošinājums, tāds mīļums un miers. Un pēc tādām senajām metodēm, piemēram, kad māmiņa stāsta, ka piens ir vecs vai piens ir negaršīgs, vai vispār nedod Dievs uz krūts smērē kādas bērnam nepatīkamas, negaršīgas lietas, sinepes, piemēram, ļoti aicināšu jūs tā nedarīt. Krūti noteikti bērniņš negribēs, bet tas noteikti iedvesīs kādu nepatīkamu sajūtu un traumu bērna sajūtās. Nostabilizējoties dienas nakts ritmiem, kad mazulis nemostas un tik regulāri nečurā naktīs, tas ļauj ērtāk ieviest izmaiņas, jo, piemēram, mazulītim vajag čurāt, viņš pamostās, viņš arī grib šo te savu komfortu, pierast to zīdīšanu, un kad šīs te nakts mošanās reizes lēnām samazinās, tas arī būs tāds optimāls laiks, kad, piemēram, sākt ieviest izmaiņas. To dara pakāpeniski, sākot ar dienas laiku, kā jau minēju, jo bērnam esot pie apziņas, tas ļaus viņam pierast pie jaunā dienas ritma. Var sākt ar, piemēram, atcelt šīs te haotiskās ēdināšanas reizes pa dienu, pēc tam pirms dienas miedziņa, pēc tam pirms nakts miedziņa un pēc tam jau nakts laikā. Visbiežāk, cik esmu arī dzirdējusi no māmiņām, tad šī tā zīdīšana nakts laikā ir tāda, kas tīri instinktīvi paliek pēdējā, līdz arī tā pakāpeniski tiek noslēgta. Ko mēs varam darīt? Piedāvāt vietā kādu citu mīļu rituālu. Kādu mīļu dziesmiņu, pasaku grāmatu,
pamīļošanos ar mammu vai tēti pirms miega, paglaudīt muguriņu, vienkārši ieviest kādu citu jauku mīlbrīdi kopā. Tā. Esam arī pacietīgas bijušas, klausījušās, nonākušas līdz noslēgumam. Es jums pasakos par jūsu uzmanību, un varbūt jums ir radušies kādi jautājumi. Ja nevēlaties slēgt mikrofonu, droši varat izmantot čatiņu. Es Paldies, tev liels, noņemšu. Kristiāna. Man zina, kā tāda ļoti laba pašai mācība bija, lai gan strādāju šajā un gribējās šur tur iesprausties ar savu, jā, bet es sapratu, ka tik ļoti pārdomāt un tik ļoti konstruktīvi. Es ļoti ceru, ka māmiņām noderēs, bet gribētu arī pateikt, ka katra situācija ir tik ļoti individuāla. Tāpēc arī ir jāizvērtē, jāiepazīstās ar jūsu bērniņu. Man gribās arī varbūt mazliet arī no prakses padalīties, kas man nesen ir bijušās arī, apmeklējot māmiņas. Mēs arī braucam uz mājām, ja, uz mājvizītēm, paskatoties, kas ir individuāli, un ir brīžiem tādi, kad gadījumi, kad māmiņa, piemēram, visu jau zina, visu pārzina, visu teorētiski ir izstudējusi, bet, ir kaut kādas problēmas, un tāpēc ir domāta speciālisti, tāpēc domāts, ka sieviete ir nepieciešama cita sieviete, kas varbūt apskatīties, atbalstīt un pateikt, kas tieši. Un no tādiem biežākiem ir tas, ka bērniņam, piemēram, ir asinsklītisms, ir izveidojies vēderiņā, ja, un tam kakls, piemēram, ir greizs sagriezts. Tāpēc es ļoti arī mudinu apskatīties, vispār tīri iepazīties ar jūsu bērnu, kad viņš piedzimst. Varbūt viņš jau ir piedzimis, vai jūs esat gaidībās, un apskatīties fizioloģiskas, anatomiskas iezīmes. Ja, ja jūs tā kā nejūtaties, varbūt droši, vienmēr varat pasaukt speciālistu, kas izvērtēs ar savu profesionālo aci un sapratīs, ka varbūt ir nepieciešams, piemēram, piesaistīt kādu osteopātu, ja, vai masieri, vai varbūt māmiņa pati var labot kādu situāciju ar pozicionējumu, ja, grūdas barošanas laikā, jo brīžiem ir tādas situācijas, ka it kā dara visu pareizi, bet nesanāk. Ja, tāpēc jums palīgā nākam mēs un ļoti vēlamies atbalstīt. Jautājums ir, cik daudz jāizvērtē māmiņas uzturs zīdot, vai būtu no kaut kā jāizvairās? Jā, paldies par jautājumu. Tāds praktisks ieteikums, kas man tāds pirmais būtu, ko vēlos jums nodot, ka varbūt sākotnēji jūs varētu izvairīties no kaut kādiem augstī alerģisku reakciju tādiem saistāmiem produktiem, piemēram, vienmēr tiek pieminēti tie paši citrus augļi, stiprie saldumi, melnās šokolādes, bet reālajā dzīvē es ieteiktu jums šos te jaunos produktus izmēģināt ar pāris dienu intervālu, vienkārši, lai būtu iespējams novērot, vai no kaut kā jauna, ko jūs pievienojat uzturā, nerodas kāda reakcija mazulītim saņemot pienu. Piemēram, ja jums ir ļoti liela kāre uz kivī, žāvētu ziltiņu, melno šokolādi un kefīru vienā dienā, un, piemēram, mazulītim ir kāda reakcija, būs ļoti grūti diferencēt, kas ir bijis pie vainas. Būtu vēlams šos te produktus, kas nav varbūt tāda ierastā ikdienas pārtika, pievienot ar šo te pauzīti pāris dienu intervālu. Karīna, varbūt tev ir šajā sakarā komentāri, tu mums, man šķiet, es ļoti azartiska. Man liekas, ka tā, es vienmēr aicinu māmiņas, un arī pati sevi aicinu, un draudzenes aicinu vienmēr izsvērt, kad ir radusies problēma, tad arī jāpiemeklē arī tas risinājums. Jo uz priekšdienām principā tas, ko jūs ēdat arī grūtniecības laikā, un mēs ļoti ceram, ka jūs ēdat veselīgi un sabalansēti, ja? Un varbūt tur arī ir tie daži alerģiski produkti, bet
mērenā daudzumā, nu, jūs neēdat 3 kilogramus apelsīnus reizē. Tas nevienam nenāks pa labi. Ja? Un turpināt arī tā ēst. Bet, ja gadījumā jūs redzat, ka nu, bērniem ir izsitumi, un izsitumi nevienmēr nozīmē alerģiska reakcija. Ja? Tur dažādi ir arī fizioloģiski procesi, kā jaundzimuša šākne. Nu, tas ir atsevišķs stāsts konsultācija lēkā, ja vajadzēs. Mēs jums pastāstīsim. Bet jūs redzat, ka, piemēram, vēderiņš ir uzpūsts kā futbola bumba, ka viņam kaut kas kaitē. Nu, droši vien sanāk tā, ka fermentiņi nu, netiek galā tam jaundzimušam. Nu, tad ir pēc izslēdzošā, kā Kristiāna minēja, jā, pēc izslēdzošās metodes paskatīties, paeksperimentēt. Un jāsaprot, no kā tas ir. Visbiežāk tas ir, protams, no piena produktiem, un ne no tādiem lauku piena produktiem, jā, bet no veikalā pirkt piena produktiem, jo piena molekula, govs piena molekula ir pārāk liela, lai to jaundzimušā gremošanas sistēma varētu sagremot. Un līdz ar to tas ir pirmais, no kā mēs atsakamies. Tas ir piena produkti un nu, glutēns arī skaitās, ka glutēns, ka varbūt tie ir visi auzas, ja, nu, ja jūs redzat, ka bez glutēna, tad to var. Tas ir tāds diezgan agresīvs tieši zārnu bārkstiņām, ja, un fermentiem. Nu, tad arī skatāmies visu ar mēru, ar saprātu, bet nu, mēģinam arī turpināt tā, kā mēs grūtniecības laikā ēdām, tā arī turpināt. Ja? Un nedod Dievs, arī nesen bija konsultācija meitene, kurai ārsts ieteica, viņa ēda tikai vārītus kartupeļus un siļķes. Nu jā. Un, kad bērnam bija gandrīz 6 mēneši, māmiņa svēra 44 kilogramus. Jau. Jā, nu, tas īsti nav un izskatījās briesmīgi, bet toties bērnam nebija alerģija, jo tie bija hipoalerģiski produkti. Jā. Bērniņš izsūca no māmiņas visu. Mūsu galvenais uzdevums ir parūpēties par jūsu māmiņu veselību, jo, ticiet man, daba dara visu. Daba izvilks visu savas rezerves no mātes organisma, lai dotu tam pēcnācējiem. Ja? Un jums pirmām kārtām jārūpējas par jūsu sabalansētu uzturu. Paldies, tev liels! Man tas atgādināja vēl vienu lietu, ko es vēlos pieminēt, ko es nepieminēju prezentācijas laikā. Ja mazulītim ir novērojams šīs te kolikas vai diskomforts, es vēlētos jums aicināt kritiski izvērtēt kaut kādu nāski reklamētu produktu nepieciešamību. Tās ļoti bieži būs probiotikas, ko šobrīd mārketingā ļoti aktīvi publicē. Jāpaturprātā, ka šīs te probiotikas, ko var nopirkt aptiekā, ir arī māmiņas krūts pienā. Laktobaktērijas, bifidobakterijas. Ja barojat bērniņu ar krūti, tad visticamāk nebūs nepieciešams skriet uz aptieku, iegādāties to arī kādā ķīmiskā formā. Pilnīgi piekrītu, nevajag nekādus nespumizāns. Jautājums ir, cik ļoti nepieciešams izmantot zīdīšanas konsultanta pakalpojumu, atsevišķos materiālus iesaku jau braucot uz dzemdību sagatavot. Es drīkstēšu atbildēt uz šo mīļākais mans jautājums, jo vadu māmiņu kursus. Ir tā, ka es iesaku tīri māmiņas sirdsmieram sagatavot ne tikai zīdīšanas konsultanta numuru, bet visvisādu konsultantu numuru, tikai lai būtu droši, paliek droši. Parasti arī tēvam to uzticam, jā, lai viņš sagatavo tādu atbalstu komandu, jo ir daudz dažādi gan pepmāmu numuriņi, gan dūlas, gan atbalsta visādas arī citas kopienas. SOS informatīvie tālruņi, kas ir absolūti bez maksas jaunajām māmiņām šobrīd, par cik dzimstības līmenis ir tik ļoti zems, tāpēc valsts ļoti rūpējās atbalstīt, tīpaši kūrējot un vaktējot, lai neattīstītos pēcdzemdību depresija, un tas arī skan zīdīšanas konsultantu. Ļoti ceram, ka jums nebūs nepieciešams zīdīšanas konsultants, bet ja gadījumā kas, sagatavojat, atrodat kādu, jums ir vēl laiciņš sajust to cilvēku, jo tas nenozīmē, ka vienam ir viens labs bija, un otrs varbūt tas labs nebūs pa sirdī. Un grūtniecība ir tas laiks, kad mēs tiešām ar savu visu ķermeni sajustu, kurš tad īstais ir mūsu tas cilvēks, jo pa lielam visi zīdīšanas konsultanti
konsultanti ir lūk, izmācījušies tāpat kā Kristiāna, jā, vecmāte. Un viņi jums sniegs diezgan līdzīgu informāciju, jo viņi ir tāda, nu, kā kopīgi pieņemta valstī, un tāpēc jums ir jāizvērtē un tādu savu bariņu ar speciālistiem, kuriem zvanīt, ja nu kas, un meklēt atbalstu, es dikti ieteiktu, jā. Vēl jautājums, vai ir varbūt sasaiste māmiņas laktozes nepanesamībai un bērna? Proti, ja māmiņa ir laktozes nepanesamība, cik liela varbūtība, ka mazulim arī tāda būs? Es varētu atbildēt, bet varbūt tu gribi. Droši, jā, šis tāds ļoti specifisks un jau par statistiku konkrētu jautājums. Es pieļauju, ka varbūt mums abām tāda konkrēta cipara nebūs, bet es noteikti tev dodu vārdu, ja tev ir. Zini, kā es runāšu statistiku, protams, šādu neviens tā kā nav izvilcis, bet es no savas prakses varu teikt, jo un tas attiecās ne tikai uz laktozes nepanesamību, bet vispār kuņģa, zarna, trakta dažādām nepanesamībām un slimībām, un pat ne kuņģa trakta, bet vispār kaut kādas sadzīves lietiņām, jo redz, kā ļoti bieži māmiņam, nu, mēs dzīvojāmies divi vienā, un māmiņas uzskata, ka kas ir man, un tas arī spoguļojās arī uz to bērniņu. Jā, bet tā nevar būt, tur nav tāda dikti korelācija, pat cik tā ir absolūta cits organisms, cita dvēsele, cits dzīves ceļš, absolūti tikko piedzimis, jā, jauns, viņam tas kuņģa zarnu trakts sākotnēji bija sterils, jā. Un tāpēc ir jāizvērtē, ir jāmeklē ļoti labs pediatrs vai varbūt neonatologs. Ja jūs pamanat, ka ir kāda nepanesamība, kā jūs to varat pamanīt, ka jūs varat nodot analīzes uz slēptajiem, piemēram, asinīm, ja no to pamperīta aiznes, tad laboratorija pārbauda. Tas liecina par nepanesamību, bet tas negluži nenozīmē, ka tas pats, kas ir mātei, tas pats būs bērniņam, ja? Jo, nu, praksē redzu, ka citreiz māmiņas, piemēram, pašai viņai sāp vēders, nu, piemēram, no, nezinu, piemēram, dārziņam neapstrādātajiem, un viņa līdz ar to nedod arī tam bērniņam, vai, piemēram, tomātus, ja, no tomātiem bieži, vai sarkano papriku. Un viņa uzskata, ka, nu, viņai smadzenēs ir tieši tā pārtika rada viņai diskomfortu un sāpes, un viņai intuitīvi varbūt uz visiem, ja, šo spoguļo, bet tā nav gluži tā, un tāpēc jums ir savā tādā sapratnē jāsaprot, ka arī ļoti daudz zarnu un gremošanas sistēmas ir saistītas ar mūsu parasimpātisko veģetatīvo nervu sistēmu. Un brīžiem tas, ka mums, piemēram, saraujās krampī vai ir kaut kādas sāpes, tas varbūt pat nevienmēr ir saistīts arī ar pārtiku. Ja? Nu, tāpēc ļoti iesaku atrast tiešām fantastisku pediatru, vai neonatologu pirmajos mēnešos, tur līdz 2 gadiem, citi izvēlēs novēroties, ja, un apskatīties un iepazīties ar jūsu bērniņu, ja, jo bērniņam ir jāiet pilnvērtīgi, ja, un uzturam jābūt sabalansētam pēc tā, kad jūs beidzāt ekskluzīvo krūtzīdīšanu. Vai pareizi es saprotu, ka, ja mazulim ir laktozes nepanesamība konstatēta, tad barot ar krūti nevar, un ja ir jālieto kazas piena maisu? Nu, ir tā, ka laktozes nepanesamība, laktozes, tas ir piena cukurs, ja? Visbiežāk tā nav īsta laktozes nepanesamība, bet piena olbaltumu vielu nepanesamība. Kā es jums teicu, ka molekulas piena, tātad olbaltumu vielām ir nu, tādas lielākas, un līdz ar to viņi neuzsūcās. Viņi vienkārši netiek cauri tam šūniņām, bārkstiņām, kristām. Ja? Un līdz ar to kazas piena maisījuma molekulas ir mazākas, un tad tādā gadījumā jā, ir gan piena maisījumi, bet nu, šai gadījumā krūtzīdīšanu nav jāizbeidz. Vienīgais māmiņai ir uz brīdi, kamēr viņa baro, pat ja viņai nav nekādas nepanesamības, ja, bet kamēr viņa baro un ir konstatēts, ka bērnam ir tātad nepanesamība, ja, jo
Nu, laktoze ir arī kazas pienā, bet atkārtošos visbiežāk ir nevis laktozes nepanesamība, bet piena olbaltumvielu nepanesamība. Un tas ir divas dažādas lietas. Nu, tad māmiņai ir jāatsakās no govs piena produktiem un jāizvēlās arī pašai kazas piena un nu, produkti, kas ir alternatīvi, jā, augu valsts izcelsmes arī. Man pašai īstenībā tas pats bija, tāpēc es diezgan daudz zinu par šo. Man piena produkti ļoti garšo, un vispār tāda piena dvēsele un piepaša bērnam, kad konstatēja piena nepanesamību, nu, vienkārši bērniņš neuzņēma svaru, ja, to viegli var noteikt un nododot analīzes, ja. Un tad ārsts izvērtēja, iesaka koriģēt mātes uzturu, bet nekādā gadījumā neizbēgt krūts zīdīšanu. Nu, tā. Vēlos arī pieminēt vēl nedaudz, paldies, Karina. Es pati klausos ar interesi jau uz tavām atbildēm. Jā, par to, ka krūts zīdīšana nav jāpārtrauc. Bieži tāds risinājums, ar ko iespējams jūs saskartos šajā gadījumā, ka jums rekomendē pielietot laktāzes enzīmu vienkārši atslauktam krūts pieniņam. Šis ir tas, par ko tu minēji, Karina, ka ir šis te trūkums, ka nav iespējams viņu sagramot, vai kā tu teici, jā, ka tā molekula ir tāda, ar ko varbūt grūti tikt galā, tad lai nodotu šo te mātes pieniņu bērnam, to var atslaukt. Parasti pilienu veidā var arī pievienot šo te enzīmu, un tādā veidā mazulim šo te pieniņu būs drošāk, ērtāk uzņemt, sagramot, un mātes pienu turpina dot mazulīti. Nu, tālūk. Nu, kas, ja jautājumu vairs nav, es esmu ļoti jums pateicīga par jūsu interesi, par jūsu laiku. Mums ārkārtīgi liels prieks bija jums novadīt lekciju un padalīties ar zināšanām. Un, ja gadījumā jums radīsies kādi jautājumi, jūs droši varat pieteikties gan individuālai konsultācijai, gan cerams, ka jums nebūs problēmas, viss būs organiski un harmoniski. Atnāciet kādu dienu atpūsties pie mums, ja maigajās Kristiānas rokās. Pati gaidu ar nepacietību, kad es tikšu pie tevis. Tā kā tā. Paldies jums, meitenes, paldies un jauku pēcpusdienu, jā, esiet veselas, mierīgas, mīlētas, mīlošas. Un tā, visu labu jums! Liels paldies jums, lai labi veicās!